Lasīsim kopīgi no Pētera pirmās vēstules, no 4. nodaļas, 1. līdz 6. pantam. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka, tā ka viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus, jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināta, lai tie kā cilvēki būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā. Amen. Tas ir Dieva vārds. Paldies! Man ir liels prieks redzēt jūs ierasti svētdienas vakarā. Prieks redzēt kādu, kas ir pirmo reizi. Mani sauc Andris Miezītis un es esmu vēl viens sludinātājs šeit, Matejā, un mēs atsākam šajā vakarā 1. Pētera vēstuli, un es gribu piezīmēt, ka jūs varat visas iepriekšējās svētrunas noklausīties Mateja mājaslapā www.matejs.lv, un tur arī ir atrodams visas iepriekš runātās svētrunas no Pētera pirmās vēstules. Man liekas, tas ir diezgan labs laika izlietojums, piedzīt tā kā to, kas ir nokavēts, ja kaut kas ir izlaists. Tas tīri tā atgādinājuma veidā. Šajā vakarā jums būs jābūt nedaudz pacietīgiem ar mani, jo varētu būt, ka es šad un tad ieklapošos, vai arī mēģināšu sakārtot savu kaklu procesā. Es vēl neesmu strīpes, tā kā es jau iepriekš pateicos jums par jūsu sapratni, bet pirms mēs lūkojamies rakstvietā, kuru Miks tikko ir nolasījis, lai Dievs mums palīdzētu viņu saprast un pielietot, mēs pielūksim. Dievs, cik labi, ka mēs nevaram lepoties ar savu cilvēcisko spēju un spēku saprast, ko tu esi teicis, jo, kungs, mēs bez tava gara palīdzības nedzirdam, ko tu saki. Un, Dievs, bez tavas runāšanas mēs esam tumsā, mēs esam pazuduši. Tāpēc šajā brīdī lūdzu, kungs, ka tu vari savā lielajā žēlastībā nākt palīgā mums, atdarīt mūsu acis un mūsu ausis tavam vārdam, tavai patiesībai, un, kungs, svētī mūs tajā, lai šis laiks mums kopā tavā vārdā ir auglīgs, tāds, kurš mūs paceļ, kurš mums dāvā atziņu, un tāds, kurš mums ļauj novērtēt tavu darbu arvien augstāk, un lai mēs tevi iemīlam un tev kalpojam. To lūdzu tev Jēzus vārdā. Amen. Iespējams, ka tas būs kāds liels jaunums šajā vakarā, bet gribu pavēstīt jums, ka cilvēki ir sociālas būtnes. Es zinu, tas iespējams ir, kur baznīcā uzreiz automātiski tā nešķiet visiem, bet cilvēki ir sociālas būtnes. Mēs veidojam attiecības, mums ir attiecību loks ikdienā. Mums ir cilvēki, kurus mēs saucam par draugiem, cilvēki, kurus mēs saucam par paziņām. Īstenībā katrā no mums ir alkas pēc piederības. Mēs gribam piederēt, mēs izvēlamies draugus, citreiz mēs to darām gudrāk, citreiz mēs to darām mazāk gudri, bet katrā ziņā es brīnīšos, ja šeit šovakar ir kāds, kurš saka, ka viņam attiecības nav svarīgas. Un draugi un piederība ir kaut kas starp citu vai sekundārs. Nē, otrādi, mēs gribam īstenībā piederēt, mēs gribam iederēties sabiedrībā, konkrētā sabiedrībā. Vai tas būtu darbs, skola, universitāte, cilvēki grib būt kādā attiecību lokā, un tā nu ir sanācis, tā nu tas ir iekārtots, ka mēs veidojam attiecības
pārsvarā ar cilvēkiem, kas ir līdzīgi domājoši, ar kuriem mēs dalām līdzīgus uzskatus, līdzīgas vērtības. Vai tas būtu arī kāds stils vai dzīvesveida iezīmes, intereses, mēs atrodam sevi un savu piederību kaut kādā veidā dabiski ar vienu vai otru veidu cilvēkiem, vai ne? Kāds noteikti no pušiem ļoti ātri spēs asociēties ar fanošanu par hokeju, tīpaši šajā brīdī, kad spriedze pieaug, vai ne? Tā vien šķiet. Lūk, viena veiksmīga spēle pret Krievijas izlasi un drīz jau sākas čempionāts, un es domāju, tur dabiski veidojas kaut kāds attiecību moments un tīkls. Tīkls, kurā pat nav nepieciešami vārdi citreiz, vai ne? Puiši var vienkārši 3 stundas sēdēt viens otram blakus un nepārmīt nevienu saturisku vārdu, bet visi ir ārkārtīgi vienoti. Tāpatās mēs zinām, ka kaut kādā veidā hipsteri māk viens otru atrast. Ja jūs nezināt, kas ir hipsteris, tad pieeja pie Mika pēc svētdienas, viņš jums izskaidros. Iespējams. Tāpatās ir ar uzturu lietām. Vegāni vai svaigādāji atrod viens otru. Es nemaz neminēšu Montessori. Šajā laikā ir ārkārtīgi lielu popularitāti ieguvis, ņemot vērā bērnu audzināšanas jautājumus. Un, protams, jau tehnoloģijas, Apple un tam līdzīgi, cik ļoti spēja vien. Īstenībā bija pārsteigts, zinot, ka ir cilvēki, kas katru gadu iezīmē iekaļ akmenī datumu, kurā ir kārtējā Apple prezentācija. Viņi gatavojas šim pasākumam, tur ir ēdiens, tur ir translācija, tur ir divas projekcijas ar čatu un komentāriem un bildēm un video. Tas ir apbrīnojami. Kādas interešu grupas, kā cilvēki spēj vienoties dažādu mērķu labad. Un mēs redzam atkal un atkal šīs vienojošās domāšanas princips. Viņi domā tāpat kā es, ir ārkārtīgi noteicošs. Viņš domā tāpat kā es, mēs varam darīt kaut ko kopā. Domāt pareizi, domāt tā kā viņi ir viens no lieliem un būtiskiem priekšnosacījumiem. Un tā nu ir sanācis, ka mūsu vēstulē, 1. Pētera vēstulē, šī tēma vijās viscauri. Un īpaši šajā vakarā atsākot studiju 1. Pētera vēstulē, mums ir jāierauga, ka mums ir nepieciešams domāt tāpat kā Jēzus domā. Kāpēc? Jo tas ietekmēs to, kā mēs rīkosimies, to, kā mēs dzīvosim. Bet pirms tam ļoti īsi atskatīsimies, pirms mēs ielūkosimies šajā rakstā, ļoti īsi atskatīsimies uz to, ko mēs esam redzējuši un kas mums ir atklāts caur 1. Pētera vēstuli. Mēs redzējām, ka apostols Pēteris sauc kristiešus, mūs, kas ticam Kristum, sauc par izredzētajiem svešiniekiem. Tātad izredzēti attiecībām ar Dievu. Un tāpēc svešinieki šajā pasaulē īpaši kam? Radikālai dzīvei, radikāli citādākai dzīvei. Un tā atšķirība ir šāda. Kristieši šajā laikā uzlūko tagadējās lietas kā pārējošas, un pārējošās un nākošās lietas, tas ir, kuras nav aptaustāmas un redzamas. Mēs uzlūkojam kā paliekošas, un tas ir tieši pretēji tam, kā to redz pasaule. Pasaule saka, ka tagadējās lietas ir viss, kas ir. Tas, ko tu redzi, tas, ko tu aptausti, tas ir viss, kas ir. Un nākošās lietas, ko mēs sakam mūžība, tās, kuras nav sataustāmas, tās pasaule saka, tās ir pārējošas. Es atminos, kad es paziņoju kādiem cilvēkiem, ka es esmu kļuvis par kristieti, ka es tagad nodošos draudzei, ka es būšu draudzē. Kāds no viņiem tā skatījās uz mani, tā pasmīnēja, piemiedza ar aci un teica, nekas, gan jau pāries.
Gan jau pāries. Un tā ir tipiska reakcija. Beidz, tas ir kaut kas gaisā vienkārši, kaut kas, ko tu nespēji sataustīt. Tāpēc tas ir pārējošs. Nē, tieši otrādāk Pēters saka. Un tāpēc mēs redzējām, ka mūsu misija saskaņā ar Pētera vēstuli divos veidos izpaužās. Ja mēs tā varam teikt proaktīvi, mums ir jāsludina Dieva varenie darbi. Mums ir jāliecina par to, cik Dievs ir varens, cik viņš ir brīnišķīgs, ka viņš darbojas cilvēku dzīvēs joprojām un šodien. Un no otras puses mums ir jāvar adekvāti reaģēt, šī reakcionārā atbilde, ja tā var teikt. Mums ir jāvar aizstāvēties un dot cerības pamatu, kad tas tiek vaicāts mums. Mums ir jāspēj pateikt, kāpēc Kristus ir mūsu cerības pamats. Un tad Pēters saka, tad mēs dzīvosim šāda veida dzīvi. Mēs tieksimies pasludināt Dieva varenos darbus. Mēs mācēsim atbildēt, kad cilvēki vaicās un prasīs pēc cerības pamata mūsos, tas neizbēgami novedīs līdz ciešanām. Un ciešanas ir vēl viena ārkārtīgi liela un būtiska tēma šajā vēstulē. Par to arī šajā vakarā. 2 punkti tātad kristīga domāšana un kristīgs dzīvesveids, kristīga dzīvošana. Ielūkoties kopā ar mani 4. nodaļas 1. pantā, ja jums ir bībeles, vai arī citādāk rūpīgi ieklausieties, kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu. Ko Pēters saka un ko viņš domā ar vārdu apbruņojieties? Ko tas nozīmē? Mēs esam karastāvoklī. Mēs esam karastāvoklī ar ko? Ar sevi pašiem un pastāvīgi. Pēters jau uz to norādīja 2. nodaļas 11. pantā. Citu mēs šajā vakarā bišķiņ palākāsim par Pētera vēstuli, jo mēs neesam kādu laiku šeit bijuši, vai ne? Ieklausieties 2. nodaļas 11. pantā, viņš atklāja pirmo reizi: mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām. Un tagad ieklausieties, kas karo pret dvēseli. Mēs esam karastāvoklī paši ar sevi. Tā ir reāla, lai arī apslēpta cīņa, un tā norisinās ikvienā no mums. Vai nu mēs to pamanām, vai arī nepamanām. Un turklāt apbruņošanās karastāvoklī, ja mēs gudri domāsim, nav tāda izvēles iespēja, vai ne? Tā ir absolūti nepieciešama tam, lai mēs izdzīvotu. Kas karastāvoklī ir nepieciešams? Munīcija. Munīcija pietiekošā daudzumā, pietiekoši ass durklis, kas ir uzasināts. Ķivere, mums jābūt nomodā pastāvīgi un jābūt ar asu prātu un jākoncentrējas uz ienaidnieka klātesamības iespēju. Un apostolis Pēters lieto šo ilustrāciju, lai palīdzētu mums saprast, kādā stāvoklī jābūt mūsu prātam pastāvīgi. Taču karā neviens neies vienkārši šortos Hawaii kreklā ar iPod ausīs un sieteni galvā, vai ne? Bija sanāk 90. gados modēs sietenis, bet man liekas, hipster vidū viņas nāk modē arī tagad. Ja? Neviens neiet cīņā, karā, tādā paskatā. Un Pēters saka, ar šādu pašu rūpību un ar šādu pašu atbildību mums ir jāpieiet savai domāšanai, lai tā ar vien pieaugoši līdzinātos Jēzum. Taču mums ir jāskatās un jāvaicā, kāda tieši bija Jēzus domāšana. Ja mēs lasām, kad nu Kristus ir cietis miesā, apbruņoties jūs ar to pašu prātu, kādu prātu?
kāda bija Jēzus domāšana, ka Pēters mums liek burtiski kopēt viņu? Un atbilde ir svarīga. Ciešanas tagad un godība vēlāk. Tas bija princips, kurš valdīja viscaur Jēzus dzīvei, visu viņa dzīvi. Ciešanas tagad un godība vēlāk. Mēs aplūkosim dažus pantus, es gribu, lai jūs ieraugātu to paši. Paskatieties to pašu, bet citu 2. nodaļas 21. pantu, ja jums ir Bībele. 2. nodaļas 21. pants. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdās. 3. nodaļas 18. pants. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. Ciešanas, nāve, bet dzīvība. 3. nodaļas 22. pants mēs redzam seko godība Jēzus ciešanām. Jēzus ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Jēzus ir godībā, bet tikai un vienīgi pateicoties tam, ka viņš ir uzņēmies ciešanas. Un 1. nodaļas 11. pants visbeidzot ļoti skaidri savelk to kopā, kad Pēters saka par praviešiem, kas gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Jūs redzat, kā visu laiku kopā ir šis princips – ciešanas tagad, godība vēlāk. Ar šādu ciešanas godību domāšanu, tāpēc Pēters saka, ir arī mums jābruņo savs prāts. Kāpēc? Jo tas ir vienīgais veids, kā mēs spēsim negrēkot. Vienīgais veids. Ieskatieties 4. nodaļas pantā vēlreiz, 1. pantā. Jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka. Šis pants nereti viņš ir saprotams un viņš ir pārprasts bieži vien. Ko tas nenozīmē? Tas nenozīmē, ja kāds ir sācis cīnīties ar pamatīgi lielām galvas sāpēm, viņš grēkos mazāk. Nē, cilvēks ar lielām galvas sāpēm var diezgan daudz ko sadarīt. Tas nenozīmē to. Tas nenozīmē arī to, ka mums ir jāsāk kaut kā uz sevi vērst kādas ciešanas vai mērķiecīgi jānodara pāri savai miesai kaut kā fiziski, lai mēs negrēkotu. Nē. Ja mēs varam parafrāzēt šo aicinājumu, tad tas varētu skanēt šādi, jo tas, kas ir sagatavojis savu prātu uz ciešanām, ir pārtraucis sadarbību ar grēku. Tas, kas ir sācis sagatavot savu prātu ciešanām, ir pārtraucis sadarbību ar grēku. Jo mūsu, kā kristiešu, izvēle vienmēr būs starp šiem diviem. Vai nu mēs būsim gatavi ciest, un es domāju Kristus dēļ, vai arī mēs grēkosim, un šo kopsakarību ļoti spilgti īstenībā ilustrē pats apostolis Pēters no savas dzīves. Mēs zinām, kas notika ar apostoli Pēteri īsi pirms Jēzus nāves. Pēteris aizliedza Jēzu tur pils pagalmā, spiedienas situācijā vienkārši sakot, nē, es viņu nepazīstu, es nekad viņu neesmu pazinis.
Pēters nespēja aptvert notiekošo, viņa prāts nebija sagatavots šai situācijai, šim izaicinājumam. Viņš nesaprata, ka Jēzum sekot patiešām nozīmēs ciest viņa vārda dēļ. Un viņš krita. Viņš krita grēkā, jo viņš nebija gatavs ciest Kristus dēļ. Taču, protams, apustuļu darbu grāmata un tās sākums 2. nodaļa apliecina, ka Pēters ir mainījies. Līdz ar svētā gara nākšanu, svētā gara piepildījumu viņš ir mainījies. Viņa prāts ir ticis apbruņots ciešanām. Viņš ir drosmīgs šajā reizē runāt patiesību, jo viņš ir gatavs ciest, viņš ir gatavs mirt šīs patiesības dēļ, lai arī tās varētu radīt viņam problēmas, un tas radīja problēmas. Vai tavs prāts ir apbruņots? Dienu no dienas. Vai tas ir gatavs izaicinājumiem tavā kristīgajā dzīvē, tavā sekošanā Kristum? Vai tas ir gatavs atbildēt cilvēkiem, ka viņi uzdod jautājumus par to, kāpēc tu rīkojies vai nerīkojies vienā vai otrā savas dzīves situācijā? Vai tavs prāts ir gatavs tam? Pēters aicina mūs uz radikāli citādāku dzīvi kā kristiešus. Man liekas, bija brīnišķīgs atgādinājums. Tas man un Mikam mums bija iespēja būt konferencē šajā nedēļā, draudžu dibināšanas konferencē, un tas, kas visus šos runātājus vienoja savā starpā, bija izaicinājums uz radikāli citādāku dzīvi, sekošanā Kristum. Un tas vienā otrā veidā, agri vai vēlu, izaicinās mūs un iespējams liks mums ciest savas izvēles dēļ. Protams, sekošana Kristum nepārprotami ir pilna ar svētībām, ar prieku, ar iedrošinājumu, jo mēs neesam vieni, mēs esam draudzē, kur mēs varam atbalstīt viens otru. Taču īstie panākumi mūsu dzīvē, kā kristiešiem, izrietēs no tā, vai mēs būsim gatavi panest izaicinājumus, dievbijīgi atbildēt uz tiem, un vai mēs būsim gatavi ciest Kristus dēļ. Tas noteiks mūsu īstos panākumus. Bet, lai dzīvotu radikālu dzīvi, Pēters saka, vispirms mums ir jādomā radikāli, jādomā citādāk, proti ciešanas tagad un godība vēlāk. Un radikāla domāšana tāpēc vedinās mūs arī uz radikālu dzīvošanu. Otrā lieta – kristīgs dzīvesveids, gana ballēties. Lasīsim kopā no 4. nodaļas 3. panta. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīneskurbumā, dzīrēs, nosodāmā elku kalpībā. Ļoti skaidri, manuprāt, ļoti skaidri un konkrēti vārdi, vai ne? Ja mēs varētu apkopot, principā šeit runa tikai par 2 lietām, par seksu un par alkoholiskajiem dzērieniem. Un īstenībā, ja apustuļi būtu rakstījuši mūsu kontekstā, šeit trūkst vienīgi narkotikas. Fakts, pasaules moto ir tikpat vienkārši un skaidrs. Paņem no šīs dzīves visu, ko vien tu vari paņemt. Dari šajā dzīvē pilnīgi visu, lai tu varētu dabūt visu, ko tu vēlies no šīs dzīves. Tāpēc 3. pants savā ziņā ir kā tāds skaidrs stop. Viņš ir kā tāds atgādinājums, kā tāds izaicinājums. Pietiek.
Pēters saka, viss pietiek. Šī jūsu dzīves fāze ir pagājusi. Jums vairs nav nekas kopīgs ar to. Gana ballēties, gana apzakt sevi, izniekot sevi, atdodot sevi kuram katram, pietiek. Īstenībā es domāju, ka mēs šajā vakarā varētu iedalīt vismaz 3 grupās. Es domāju, pirmā grupa ir tāda, kas ir piedzīvojis to, par ko Pēteris raksta 3. pantā, diezgan skaidri, un šī problēma ir saprotama, un šis aicinājums līdz ar to ir skaidri satverams. Otrā grupa no mums iespējams, un visticamāk nav to piedzīvojis, mēs esam uzauguši kristīgā ģimenē, mēs esam audzināti, bet arī saprotam, par ko ir runa, par ko Pēteris runā šeit. Un iespējams šeit ir kāds, kurš asociē sevi ar 3. panta vārdiem, taču nesaprot, par ko ir runa, nesaprot, par ko ir problēma, par ko Pēteris šeit satraucas. Taču es gribu, lai jūs ieraugāt, ka visām 3 grupām, neatkarīgi no tā, kurā grupā tu sevi ieliec šovakar, mums visiem ir viena kopīga lieta, viena kopīga vajadzība, proti bez Jēzus mēs esam miruši savos grēkos. Cilvēki pirmajā grupā iespējams apzinās to pavisam skaidri. Viņiem šis kontrasts ir ļoti skaidrs. Mana dzīve bija tāda, Jēzus ienāca manā dzīvē, mana dzīve ir pilnīgi citādāka. Protams, ir kaut kādā ziņā pagātne joprojām ir. Dievs viņu neatcerās, Dievs viņu neatgādina, bet pagātne ir pagātne. Bīstamība nereti cilvēkiem šajā grupā ir vainas apziņa, kas periodiski, kādos brīžos var uzpeldēt, taču cilvēki šajā grupā paļaujas uz Kristu, paļaujas uz viņa krusta upuri un nopelnu. Cilvēkiem otrajā grupā, kas nav piedzīvojuši to, par ko Pēters runā, kas var daudzajā ziņā būt pateicīgi, viņi grūtāk apzinās citreiz savu pazušanu grēkos. Bīstamība cilvēkiem šajā grupā ir pavisam cita. Viņi no vienas puses kaut kur kādā brīdī var noticēt meliem, kas saka, tad labāk varbūt izbaudīt vienu un otru lietu savas ādas. Vismaz tu zini, no kā tu esi izrauts, no kā tu esi bijis pasargāts. Šiem cilvēkiem ir jāatcerās, ka tas nav nepieciešams. Vienkārši paļaujies, turpini paļauties uz Kristus nopelnu. Nekrīti kārdinājumā. Tev nav jāizbauda šīs pasaules miskaste. Un cilvēki 3. grupā visbeidzot neapzinās, ļoti ticams vēl neapzinās, ka ir pazuduši grēkos un ka bez Kristus iet taisnā ceļā uz elli. Neapzinās. Taču tāpat kā vajadzība visām 3 grupām ir viena, arī risinājums ir viens. Jēzus izrāja no grēkiem un pazušanas ikvienu, kas sauc uz viņu pēc palīdzības. Ikvienu, kas patiesi grib saraut attiecības ar grēku un sākt attiecības ar Kristu, Jēzus viņu paņem un izvelk no posta dzīves. Vai tev ir attiecības ar Jēzu? Es neprasu, vai tu nāc svētdienas vakarā. Es zinu, ka tu nāc svētdienas vakarā. Es neprasu, vai tu zini kaut ko par Jēzu, vai tu esi kaut ko dzirdējis vai lasījis pat par viņu. Es prasu, vai tev ir attiecības ar Jēzu. Vai tu runā ar viņu katru dienu? Vai viņš runā uz tevi
caur savu vārdu. Un Pēteris saka, šajā gadījumā pietiek. Seksa un ballīšu fāze ir pagājusi, pārstāji līdzināties pasaulē. Tu vairs neesi no tās, jeb tu vairs neesi tajā. Taču tālāk Pēters saka, jā, tas nenovēršami radīs ikvienam cilvēkam, kurš grib saraut attiecības ar grēku, sākt attiecības ar Kristu, tas radīs problēmas. Ieskatieties vēlreiz 4. pantā. Skaidri Pēters raksta, vai ne? Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē un jūs zaimo. Ievērojiet, Pēteris nav kā tāds pareizais mācītājs, kurš tagad raksta kristiešiem, kas ir iekrituši atpakaļ pasaules dzīves traumē, un viņš viņiem tā kā rāda ar pirkstu, ai, kā tad jūs tā? Nē, Pēteris kā viens no tādiem uzrunā cilvēkus, kuru spiedienu viņš izprot, kuru spiedienu viņš apzinās. Tāpēc viņš raksturo šo situāciju kā posta dzīves straumi. Iztēlojieties, ko nozīmē posta dzīves straume? Iespējams, katram no jums būs savas asociācijas, bet tas noteikti ir kaut kas spēcīgs. Tas noteikti ir kaut kas bīstams, un tas noteikti ir kaut kas tāds, kas spēj paraut līdzi, kas spēj aizraut. Ja mēs neesam sagatavojušies, ja mūsu prāts nav sagatavots, apbruņots šīm situācijām, un redziet, kad pasaulē neizdodas iespējams vienotru reizi aizraut līdzi tevi, mani, posta dzīves straumē, tā kļūst dubulti naidīga. Nereti ir dzirdami vārdi, kas ir veltīti kristiešiem. Jūs domājat, ka jūs esat tādi citādāki? Jūs domājat, ka jūs esat labāki, īpašāki? Jūs esat tādi atrauti, atšķirti no pasaules, jūs nekas neskar? Un tā ir pārprasta lieta. To, cik pārprasta ir kristiešu nostāja pret dzīvi īstenībā, to ļoti labi atspoguļo kāda agrīna nekristīga autora novērotais. Viņu sauc Kornelijs Tacits, un viņš šādi ir izteicies par kristiešiem 1. gadsimtā. Vērojot viņus, šķiet kristieši ienīst cilvēku rasi. Un tas ir paradoksāli, vai ne? Jo mēs zinām, ka ir citi autori, kas savā laikā nodod liecību, ka interesanti, tie kristieši, viņi nerūpējas vien par saviem nabagiem, ne, viņi rūpējas arī par romiešu nabagiem, un tāpat laikā šāds novērojams šķiet, ka viņi ienīst cilvēku rasi. No kurienes? No kurienes divi tik ārkārtīgi pretrunīgi apgalvojumi? Es ticu, ka tas ir tieši šī aspekta dēļ, jo kristieši savā dzīvesveidā, nostājā, attieksmē neplūst līdzi pasaulē tās baudās, kārībās, iekārēs, posta dzīves straumē. Tāpēc kristieši dzīvo radikāli citādāku dzīvi šajā aspektā. Un tāpēc Pēteris mierina kristiešus, kas savas apziņas un pārliecības dēļ dažādos veidos cieta gan tad, gan arī tagad, es ticu. Viņš mierina viņus 5. pantā. Dievs, neuztraucieties, bet pastāviet tajā, jo Dievs nāks tiesāt pasauli. Dievs tiesās dzīvus un mirušus. Un Pēters saka, tāpēc jau evaņģēlijs ir sludināts arī mirušajiem. Šis grūti saprotamais pants, kā arī daži citi šajā vēstulē. Un man jums atklāti jāsaka, man nav pilnīgi nekādas nojausmas, ko 6. pants nozīmē. Un tā ir tik brīnišķīga un atbrīvojoša patiesība, ka mācīties saprot, ka viņam vienkārši nezinu. Es nezinu, ko 6. pants īsti nozīmē, tāpēc labāk es nespekulēšu. Viens ir skaidrs, Pēteris saka,
Negrimstiet atpakaļ pasaules bezdevībā, jūs esat izrauti no tās, jūs esat izglābti no tās, jums ir dāvāta jauna dzīve, jauna cerība līdz ar Kristus augšām celšanos. Jums ir pilnīgi cits uzdevums tagad. Pasaule tiks tiesāta savu grēku dēļ, tāpēc nepievilieties, neplūstiet tai līdzi. Domājiet citādāk. Tad jūs arī dzīvosiet citādāk. Vai mēs tā dzīvosim? Ziniet, šī patiesība, šī citādākā domāšana un citādākā dzīvošana, es viņu interesantā veidā šīs nedēļas laikā savā dzīvē piedzīvoju. Es esmu kāds, kurš visnotaļ pieder pie pirmās grupas, kad mēs runājam par cilvēkiem, šajā vakarā, un man bija interesanta situācija šajā nedēļā. Īstenībā kādas vairākas nedēļas atpakaļ es saņēmu ziņu sociālos tīklos, Facebookā, no kādas no savām klases biedrenēm, kas aicināja uz pasākumu. Vienkārši uz dažu mūsu bijušo draugu kliķes, vienkārši, žargoni izsakoties, tusiņu, tur kādā mājā Pierīgā. Un mana sirds bija nemierīga, uzreiz nemierīga. Es zinu, ka mums nebija slikts laiks. Kopā nesen mūsu skolas salidojumā mēs satikāmies. Bija interesanti redzēt, kāds un kurš izskatās, ko nu kurš dara, aprunāties. Taču lūk šis nākošais solis, vienkārši tustiņš ar palikšanu pa nakti, tur kādā pietiekoši lielā mājā ar pietiekoši daudz istabām. Un es atteicu, es uzrakstīju, man ir 2 dienu konference, kas beigsies diezgan vēlu, un man sestdiena no rīta ir agri plāni, ļoti tā pieklājīgi, korekti, kā tam ir jābūt. Un es teicu, ka es nespēšu pievienoties šajā reizē pasākumam, lai jums visiem foršs laiks. Taču ar to visa saruna nebeidzās. Mans draugs vairākas dienas vēlāk piezvanīja man personiski un aicināja uz šo pasākumu. Lika man iegaumē, ka tas būtu ārkārtīgi svarīgi, ka es būtu tur. Un interesanta frāze, kuru viņš lietoja, lai mani mudinātu, lai mani kārtīgi noargumentētu. Viņš teica tā, labi, nedod atbildi man tūliņ, ieliec sevi uzmācīgās idejas režīmā. Respektīvi, no šī brīža, kad beigsies mūsu saruna, sāc nodarbināt sevi ar šo ideju, ka tev tas ir vajadzīgs, tev tas ir nepieciešams, būs forši, būs tā kā agrāk. Un, manuprāt, tā ir tik uzskatāma ilustrācija pasaules metodes viltīgumam, vai ne? Maini savu domāšanu, tad tev rīcība sekos. Tas ir normāli. Pārliecini sevi pats, ka tev tas ir vajadzīgs, tev rīcība sekos. Aizmirsti, manā gadījumā, ka tu esi vīrs, aizmirsti, ka tu esi kristietis, aizmirsti, ka tu esi sludinātājs. Brauc, pievienojies, būs kā agrāk. Lēc atpakaļ pasaules posta dzīves straumē, kur alkohols un seks ir tikpat viegli pieejams un pašsaprotams kā elpot. Man gan ir jāsaka, ka iespējams man uzreiz vajadzēja darīt zināmus savus patiesos iemeslus. Man nevajadzēja iespējams aizbildināties ar kaut kādu konferenci, ar kaut kādiem darbiem, kuru tas interesē. Ja mums ir prioritātes pareizi sakārtotas, mēs visu varam paspēt izdarīt, vai ne? Man vajadzēja iespējams uzreiz pateikt skaidri, draugi, es jūs mīlu, bet es nemīlu to dzīvesveidu, kas mūs agrāk vienoja, bet vairs nē. Es ceru, ka man būs tāda iespēja, visai drīz, jo es esmu vienu zvanu parādā, vai es to izdarīšu, vai es atbildēšu tā kā Bībele, tā kā Pētera vēstule mani māca atbildēt. Un ziniet, no kā tas būs atkarīgs? No tā, vai mans prāts būs gatavs, vai mans prāts būs apbruņots dzirdēt to
ko es iespējams negribējuši dzirdēt. Sastapties ar to, ko es iespējams negribējuši sastapties. Ar smīnu, varbūt ar nelielu tādu komentāru, varbūt ar kādu aizmugurēju apurināšanu. Viņš domā, ka viņš ir labāks, citādāks. Es nezinu, vai es būšu gatavs. Cik viegli tev izdodas pastāvēt savā kristīgajā pārliecībā? Cik viegli tev izdodas pastāvēt savā pārliecībā, kas ved uz tādu pašu rīcību laikā, šajā laikā, kad seks un alkohols ir vieglāk dabūjams nekā paprika Rimī, jūs iedomājaties? Es biju nesen veikalā un nebija tā, ka mēs varam izvēlēties no cik paprikām mēs gribētu. Nebija paprikas Rimī, un tas ir paradoxāli. Šīs lietas ir daudz vieglāk pieejamas šajā laikā. Atslēga, draugi, ir kristumlīdzīgs prāts. Kristumlīdzīgs prāts būs gatavs ciest viņa dēļ, un mēs dzīvosim viņam līdzīgāku dzīvi. Es pieļauju, ka tas kļūs arvien aktuāli vairākiem no mums, varbūt ne visiem. Tuvojās izlaidumu sezona, izlaidumu ballīšu sezona, laivu braucieni, Jāņi un vēl sazinu, kas cits jauniešiem pat šajā laikā nav nepieciešami kaut kādi atsevišķi svētki, jo svētki principā sākās no trešdienas līdz svētdienas vakaram. Vai mēs esam gatavi katru dienu, vai mūsu prāts ir sagatavots mūsdienu izaicinājumiem savas ticības dēļ? Sagatavo savu prātu. Sagatavo savu prātu tādu kā Kristumu, jo tu neliksi pasaules posta upē. Un ja tu to nedarīsi un neplūdīsi līdzi, tev vajadzēs spēku pastāvēt. Kā? Sāc no šodienas pastiprināti domāt citādāk, domāt kā Kristus. Un tad Dievs palīdzēs dzīvot citādāk mums, lai Dievs svētī. Lūksim. Dievs, tu esi mūs brīnišķi radījis. Kungs, tu esi cilvēku tik neizdibināmi dziļu radījis. Mēs nespējam otru izprast visas dzīves laikā, jo, kungs, mēs pat sevi nespējam izprast visas dzīves laikā. Mēs nespējam izdibināt, kas ir mūsu prātos, kas īsti ir mūsu sirdī, bet tavs gars to spēja. Un, kungs, tāpēc mēs nākam pie tevis. Mēs nākam pie tevis pēc palīdzības izmainīt mūsu domāšanu. Pieaugoši, kungs, domāt par tevi, par tavu vārdu, par to, ko tu dari šajā pasaulē, par to, kā kalpot. Un Dievs palīdz mums sagatavot un apbruņot savu prātu, panest tos izaicinājumus, kas mums būs no pasaules, tāpēc, ka mēs tev sekojam. Dievs, mēs paši to nespējam izdarīt. Mums ir nepieciešama tava palīdzība. Kungs, un kad mēs savu domāšanu sāksim mainīt, Dievs dod mums spēku dzīvot pēc tava prāta, palīdz mums pastāvēt kārdinājumos, kādi nu mums katram tie ir, un neplūst šīs dzīves posta, šīs pasaules posta straumē. Bet sakot, kungs, tev, palīdzi, kungs. Tu redzi to dzīvi un tās situācijas, kurās mēs katru dienu esam. Skolā, darbā, mūsu attiecībās, ar draugiem, kas vēl tevi nepazīst. Tu redzi, kungs, mūsu spiedienus. Tu redzi mūsu vājības, lietas, kurās mēs klūpam un pakrītam.
Dievs, tāpēc palīdz mums vērtēt attiecības ar Tevi daudz augstāk un daudz vērtākas, kā attiecības ar pasauli. Dod mums gudrību, Kungs, kā mums dzīvot šajā laikā, šajā pasaulē, kā mums pastāvēt attiecībās ar tiem, kas nepazīst Dievu, lai viņus iemantotu. Un tāpat laikā, Kungs, dod mums drosmi un skaidru nostāju, vienmēr novilkt strīpu, līniju, pār kuru mēs nekāpjam, lai, Kungs, gan mēs, gan draudze varam veidoties Tavā līdzībā, Tev godu darīt, Tevi iepriecināt un Tavu draudzi celt Jēzus vārdā. Amen.